Es braucu un skatos to dabas daudzveidību cilvēkos. Mežs ir tas, uz ko viņi fokusējās, un tad caur mežu viņi īsteno to, kādi viņi ir. Forši, ka fokusējās uz mežu, nevis uz zirgu skriešanas sacensībām. Un man tas ir tāds izīts process. Man patīk, es klausos, un man pašam 16 hektāri, viņos es eksperimentēju. Iespaidi kā vienmēr iespaidīgi, jo satika cilvēkus, kas vēra sevi vaļā un stāsta no sirds par to, ko viņi dara. Tas vienmēr ir tāda enerģijas apmaiņa. Un šodien, ja tos 3 meža īpašnieks mēs tā klasificētu, es teiktu, ka 2 bija izteikti tādi pragmatiski cilvēki, kam laukos pieder īpašums. Atšķirība var būt tajā, ka vienam tas mežs tā kā būtisku finanšu daļu veido izdzīvošanā, otram vairāk kā hobijs, bet no abiem pieeja tāda ļoti, ļoti pragmatiska. Savukārt, trešais īpašnieks atkal, te ļoti tāda dziļa filozofija. Šķiet, ka tāda domāšanas paradigmas maiņa, par to, ka viņš ir strādājis arī ārpus Latvijas, attālināti vai neesot ļoti iekšā apsaimniekojis sev senču mantoto mežu, un tagad tas klikšķis ir, tā paradigma pavisam mainījusies. Tur ir ķīmības drīzāk, kad tu jūti, cik lielā mērā katrs tas cilvēks to mežu ir sajūtas, un tas savstarpējā sajūtas dziļums ir arī tas, kas uzreiz nosver. Tā kā visi žūrī sēd kopā, beigās vērtējot, tad kaut kā kāpēc par tiem pirmiem 3 parasti liela vienprātība. Un tur nav objektīvi, tīri subjektīvi tā sajūta, jo mēs jau esam, tas informācijas daudzums ir milzīgs, ko mēs uztveram, un ne visu var noformulēt. Un ja tu jūti, ka tur tie celiņi visi strādā, tad tu vienkārši jūti, ka šito es parakstos. Un šitais ir šaubīgs, un šitais varbūt kaut ko nav sapratis, bet gan jau, ko viņš labosies. Dažādi te vērtējumi. Es pat viņus nevērtēju kā meža īpašnieks, bet kā cilvēkus, kurus es satieku foršā kompānijā. Žūrijas priekšsēdētājs teica 7. sezona tomēr kopā, un mēs to vibrāciju sajūtam, kad veidojās tā atkal, jāsaka, vēlreiz enerģijas apmaiņa savstarpējā, un tur tiešām vērtēju kā cilvēku, kā cilvēks domā. Tas mežs, protams, ir tas fons un tā vide, kurā mēs komunicējam ar to cilvēku. Un jā, viņš formāli ir meža īpašnieks, bet idejiski viņš ir cilvēks, kas dod mums zināšanas. Un mēs atkal ceram, ka mēs dodam viņam iespēju atvērt sevi, parādīt sevi, un mēs aiznesam to ziņu tālāk. Tā nebeidzamais zināšanu pārneses cikls, kaut kur jau tas nosēdīsies un nāks atpakaļ.